Pirmā kvalifikācija būs labi. Kāds tavs viedoklis par pirmo braucienu? Jāredz. Pirmais. Savādāk. Kā būs tālāk? Pirmais. Būsi pilns ar mēdumā. Dodamies uz otro kvalifikācijas braucienu. Nejaudā motors. Ko darīt? Kā tev patikās Arņa brauciens? Labi. Kas tur notikās? Trešais bija Jānis, otrais bija Tētis un pirmais bija Egils. Kas Arņam notikās pirms trešais? Tas palaida ļoti garām. Palaida garām visus? Es tikai nevarēju izspiest. Līkumos vaina. Es cerams, ka būs labāk tālāk, ne? Jo tāpēc, kad salaistīju trasi. Jā. Salaistīju trasi. Kas šodien pusdienās? Nu, ēdienkārt paliek nemainīga. Šašliks un kartupeļu daiviņš šodien ir. Un tā visu sezonu? Kā visu sezonu, nē, no arī izņēmumiem. Kaut ko jau mēs eksperimentējam. Bet, nu, gada svarīgākos mačos mēs nespējam eksperimentēt. Mēs nespējam, bet nedrīkstam. Jo šis ēdiens nes rezultāts, tad pie tā arī mēs turamies. Paldies! Šašliks labs! Būs tā vakaršana. Aizmet atkal, lai var meklēt. Trešais kvalifikācijas brauciens, aiziet!
mēs dzēram pils. Vienā vārdā, kāds bija trešais brauciens? Varēja būt labāks, varēja, bet bija labs. Pieteikt finālu. Yes. Stāsts ir sācies, kad gadsimts šis drīz sabruks kā karš un nams, tad zelts un nogrims tai dzelmē, kur sudrabs mīt. Tavs stāsts ir sācies, kad horizonts tik šķietami visiem vienāds, bet tomēr tik dažāds, katram veras rīts. Tavs stāsts, tas atpasos visu, ko kādreiz skarsi tu. Tavs stāsts, tavs stāsts, tavs stāsts. Būs sēna, kas sekos līdz un nenoslēp to, pat tava tā. Ideāli. Mēs pušu kā īlēnsas. Tavs stāsts būs tāds, kādu lemsi pats, un vārdi to nevar izgraznot, jo zini, pie manas melot krāpjas aizvien. Tev īsti līdz galam izskatām. Sāku salonā, jau sāku upun sakrīt. Jā, viņi izturējies. Tavs stāsts, to slavēs un nopels vēl simtiem dzēniņu. Kas tikko notika, Alģi? Sprādziens! Nu, notika tas, kam bija jānotiek. Nu, super. Zini, kāds man bija stāsts? Ja Ārnis paņems čempionu titulu, man viņam kaut kas divkājiens bija jādod. Nu, man sievsmātei mājā pīle, un tā man tagad jādod Ārnim. Karoči, viens pasākums tev te ir gaida. Apie kā pīloenīgi? Nu, Arni, kāda bija šodien gonka? Sarežģīti. Diena iesākās lieliski, bet mašīna negribēja tik viegli, lai izcīnītu to titulu. Gribēja visiem te sirms matus uztaisīt. Beigas ideāls. Priecīgs? Nenormāli. Ko tu pateiksi saviem līdzjutējiem? Man ir labākie līdzjutēji un atbalstītāji sponsori. Ideāli. Labāks nevar vēlēties. Prieks, ka šodien tik daudz bija trasē un atbalstīja visu malu, bija sarkani, kad brauc pēc finiša, prieks braukt. Tikai tāpēc ir jābrauc. Otrajā vietā Ārnis Odiņš, trešais numurs Anžani! Lai plūdošām vānietis, saka Edijs, jā, šodien lieliska uzvara arī.
noslēpumu par Arni? Jā, viņam bailes no čūskām. Izstāst kādu noslēpumu par Arni. Pagaid, viņš viņas drīkst saģērties. Izstāst kādu noslēpumu par Arni. Nezinu. Viņš tik godīgs un pareizs. Jā. No kā baidās Arnis? Baidās no dūmiem. Mašīnai. Anča, kādai dziesmai Arnis vārdus dziedāt līdzi? Līga no āra bērdā. No kā baidās Arnis? Agnēs, kustāmies. No neveiksmes? Nu, izstāsti, kāds Arnis bērnībā? Vismīļākais, visgudrākais, visskaistākais, viss. Un ap divu puisieši manī vislabākie. Aga, tu vari mums pačukstēt kādu noslēpumu, ko mēs nezinām par Arni? Jūs noteikti zināt, ka Ārnim patīk spriedze un adrenalīns trasē, bet vai jūs zināt, ka viņam patīk, ka viņam pakas muguriņā ārpus trases?